Vai cilvēki ir unikāli un vieni plašajā visumā? Kopš cilvēks atklāja citas planētas un Saules sistēmas, mēs esam prātojuši par to, vai kādu dienu ar mums sazināsies citas saprātīgas būtnes. Teleskops pret kosmosa zīlēm pavērsuši nevien SETI starptautisko zinātnisko projektu īstenotāji, bet arī amatieru astronomi māja pagalmos, lai tikai pamanītu jebkādas ziņojumus, kurus varētu būt sūtījušas citplanētiešu civilizācijas. Vēlme atrast pierādījumus ārpuszemes dzīvībai ir tik dziļi iesakņojusies cilvēku prātā, ka pastāv neskaitāmi šķietami aculiecinieku stāsti par neidentificētiem lidojošiem objektiem un citām neparastām parādībām. Vairāk kārt zinātnieki bijuši pārliecināti, ka atklājuši pazīmes par ārpuszemes saprātīgu būtņu pastāvēšanu, taču beigās viņi aptvēruši, ka atklājuši kaut ko pavisam citu, piemēram, pulsārus vai noplūdušas mikroviļņas. Taču dažus elektromagnētisko viļņu pārraides un neparasti novērojumi tā arī nav guvuši pārliecinošu izskaidrojumu. Turpinājumā izklāstīts 9 liecības par ārpuszemes dzīvību, no reālām zinātniskām hipotēzēm līdz slavenākajām un savdabīgākajām NLO teorijām, kas beigās vai nu izrādījās nepatiesas, vai arī joprojām nav oficiāli izskaidrotas. Numur 1. Marsa kanāli. Viens no lielākajiem astronomiskajiem pārpratumiem 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija doma, ka uz Marsa virsmas eksistē kanāli. Daži zinātnieki uzskatīja, ka kanālus izveidojuši saprātīgi Marsa iedzīvotāji, lai ar ūdeni apgādātu sausos ekvatoriālos rajonus no polos kūstošajiem ledājiem. Amerikāņu astronoms un šo kanālu atklājējs Persivals Lowells publicēja grāmatu triloģiju, kurās viņš izklāstīja savu teoriju par šo kanālu inteliģento dizainu, un presa šo ideju iesēja publikas apziņā. Debats par to, vai uz Marsa ir dzīvība, nerimās līdz pat 20. gadsimta sākumam, kad uzlabojoties tehnoloģijām tika atklāts, ka viņa atklātie Marsa kanāli ir bijusi tikai optiskā ilūzija, ko izraisīja viņa nekvalitatīvais teleskops un prāta tieksme savienot punktus tā, lai iznāktu līnijas. Pateicoties Mariner 4 starpplanētu zondei, kas 1965. gadā kļuva par pirmo kosmisko aparātu, kas sekmīgi pārlidojis Marsu un uz Zemi nosūtījis pirmos Marsa virsmas fotoattēlus, reiz un par visām reizēm izbeidzās spekulācijas par to, ka Marsu apdzīvo attīstītas dzīvības formas, jo bija redzams, ka planēta ir pilnīgs vientuļš tūkstnesis, kurā nekas dzīves nespēja eksistēt. Numur 2. Citplanētiešu megastruktūras aptābīja zvaigzni. Nu jau neaktīvā Keplera orbitāla observatorija savulaik bija slavena ar saviem meklējumiem, lai atrastu Zemē līdzīgas planētas, kas griežas orbītā ap citām zvaigznēm. 2015. gadā zinātnieki pētīja Keplera observatorijas ievāktos datus un pamanīja kaut ko neparastu saistībā ar vienu zvaigzni. Tā bija zvaigzne, iepriekš dēvēta arī par KITS 8462852, uzrādīja neparastas izmaiņas spožumā. Zvaigznes izstarotā gaisma neregulāri svārstījās, ievērojami aptumšojoties. Par šī fenomena izcelsmi sagatavots vairākas teorijas. Daži astronomi ierosinājuši, ka ap zvaigzni varētu būt uzcelts milzīgas citplanētiešu struktūras. Tādas milzīgas enerģijas iegūst struktūras kā Disona spiedi, kas ietver visu zvaigzni, sākotnēji tika atspoguļotas zinātniskajā fantastikā, taču ar laiku tās sasniedz arī zinātniskās domas eksperimentus. SETI ārkārtīgi interesējās par tā bija zvaigzni, taču jaunākie pētījumi liecina, ka aptumšošanos visticamāk var skaidrot ar putekļiem, nevis necaurredzamu objektu, kuru varētu būt radījuši saprātīgas būtnes vai kurš būtu radies citā veidā. Numur 3. Keneta Arnolda novērojums. Pasaule ir pilna ar neusticamiem aculiecinieku stāstiem par lidojošiem šķīvīšiem, bet lidotāja Keneta Arnolda NLO stāsts bija pirmais, par kuru plaši tika ziņots plašsaziņas līdzekļos. 1947. gadā Arnolds apgalvoja, ka redzējis 9 dīvains lidojošu diskveidīgus objektus, lidojot virs kādas lidmašīnas avārijas rajona Kaskadu kalna apkaimē Vašingtonas štatā. Arnolds aprakstīja to kustību kā zoss diagonālā virknē, un prese ātri vien nāca klajā ar jauniem jēdzieniem.
lidojošais šķīvīts un lidojošs disks. Gaisa spēki paziņoja, ka Arnolds droši vien redzējis mirāžu, bet daudz cilvēku, arī pats Arnolds, nebija apmierināti ar šādu izskaidrojumu un nekad nelaida vaļā pārliecību, ka viņš ir redzējis citplanētiešu kuģi. Vēlāk Arnolds apgalvoja, ka ir redzējis vēl citus lidojošus šķīvīšus un sarakstīja grāmatu par savu pieredzi ar tiem tiekoties, kļūstot par gandrīz leģendāru figūru ufologu vidū. Šo notikumu uzskata par modernās ufoloģijas sākumu. Numur 4. Rozvels NLO incidents. Rozvels incidents ir iespējams pats skaļākais un slavenākais NLO stāsts. Komentārs par to ASV militāristiem un politiķiem nācies sniegt vairākas reizes, pat vairākas desmitgadus vēlāk. 1947. gada vasarā ASV armijas gaisa spēku balons avarēja kādā rančo netālu no Rozvels pilsētas Ņūmeksikas pavalstī. Kāds vīrietis vārdā Viljams Breizels atrada atlūzas un iepriekš izdzirdējis stāstus par lidojošiem šķīvīšiem, viņš vērsās pie vietējā šerifa, sakot, ka iespējams atradis vienu no tiem. Šerifs piezvanīja uz vietējo gaisa spēku bāzi, kas par notikušo izplatīja preses relīzi. Preses konferencē aizsardzības ministrijas pārstāvji paziņoja, ka katastrofu cietusi armijas meteoroloģiskā zonde, tomēr izplatījās uz aculiecinieku liecībām balstīta informācija, ka katastrofas vietā atradušies dīvainu pundurveidu humanoīdu līķi, kuru kopā ar lidaparātu vraku aizvest uz zonu 51. 10 gadus vēlāk Rozvels incidenti joprojām apvīja noslēpumainības plīvurs. Parādās arvien jauni dokumenti un liecības, kas liecina, ka ASV valdība slēpj patiesību par notikumiem Rozvelā. 2013. gadā ASV veiktajā aptaujā 5. daļa respondentu joprojām uzskatīja, ka Rozvels incidents patiešām bija NLO avārija, padarot to par vienu no ticamākajām citplanētiešu eksistences teorijām. Numur 5. Mazo zaļo cilvēciņu signāls. 1967. gadā pēcdiploma studente Jocelyn Bella uztvēra neparastu signālu Malārda radioastronomijas observatorijā apvienotajā karalistē. Signāls bija tik saskanīgs un ātrs, ka šķita mākslīgi radīts, taču to nepārraidīja cilvēki. Bella un viņas konsultants Antonijs Hjūjs šim signālam piešķīra slaveno nosaukumu LGM1, jeb Little Green Men, mazie zaļie cilvēciņi. Ārpuszemes vēstījums nebija zinātnē galvenā teorija, taču viņi apsvēra šādu iespējamību un to, kā viņi par to informētu sabiedrību, ja tie beigās izrādītos citplanētieši. Kad viņi atklāja līdzīgu signālu, ārpuszemes izcelsmes iespējamība tika izslēgta, jo bija maz ticams, ka divas citplanētiešu sugas mēģināja sazināties ar viņiem vienlaikus. Patiesībā Bella un Hjūjs bija atklājuši pulsārus, rotējošas neitronu zvaigznes, kas izdala elektromagnētiskās radiācijas starus. Stari no šādām rotējošām zvaigznēm tiek raidīti uz Zemi ar regulāriem intervāliem, liekot domāt, ka tās ir saprātīgi būtņu pārraides. Lai gan tā bija viltus trauksme, citplanētiešu ziņā, pulsāra atklājums bija ļoti noderīgs astronomiem. Numur 6. Apļi labības laukos. Apļu labības laukos ir liela mēroga raksti, kas veidot labības laukā, piespiežot labības stiebrus zemē. Pēdējo 40 gažu laikā šādu veidojumu atklāt arvien biežāk, lai gan pati ideja nav nekas jauns. Tas, ka apļu labības laukā uzrādās pēkšņi viens nakts laikā un vienmēr bija ļoti liela, padarīja tos ārkārtīgi noslēpumainus. Tādēļ daudz cilvēku, kas izmeklēja šos veidojumus, apgalvoja, ka tos nevar būt veidojuši cilvēki. Zinātnieki nekad nav atbalstījuši teoriju par to, ka šos apļus radījuši citplanētieši, lai nodotu mums ziņu, taču šis jautājums guva plašu ievērību, jo tika plaši atspoguļots mēdījos. Patiesībā apļus labības laukā veidojuši cilvēki. Daži veidot kā mākslas darbu, citi vienkārši kā praktiski joki, lai mulsinātu sabiedrību. Taču teorija par to, kā apļus labības laukā veidojuši NLO, joprojām pastāv noteiktās pseidozinātniskās pārliecības sistēmās, lai gan šīs teorijas jau sen kā apgāstas. Numur 7. Peritoni.
Vairākus desmitgadus Blejens radioobservatorija Šveicē un Parkes radioteleskops Austrālijā uztvēra īsu signālu uzplaiksnījumus, kurus neviens neprat izskaidrot. Tos nodēvēja par peritoniem, par godu mītiskajam radījumam peritonam. Parādības biežums un koncentrēšanās kopās lika domāt par radioviļņu uzliesmojumiem RVU, kas ir nezināms izcelsmes ārpus galaktikas signāli. Radioviļņu uzliesmojums uzskatīja par mākslīgi radītiem vēstījumiem, kurus nosūtījušas ārpus zemes saprātīgās būtnes. Tādēļ par peritoniem tika izteikts daudz spekulācijas. Pēc laika tika atklāts, ka signāli nāk no Zemei tuvas vietas, kas apgāz teoriju par citplanētiešiem, lai gan precīzi signāla izcelsme palika miglā tīta vēl vairākus gadus. Noslēpums visbeidzot tika atrisināts 2015. gadā, kad Parkes teleskopa zinātnieki atklāja signālu neparasti necilo izcelsmi, proti tie bija noplūduši mikroviļņi no virtuves. Katru reizi, kad priekšlaicīgi tika atvērts mikroviļņu krāsnes durvis, krāsnes izdalīja radiopulsu, kas līdzinājās RVU. Dažkārt diženiem noslēpumiem ir pavisam vienkārši izskaidrojumi. Numur 8. Signāli no zvaigznes HD 16495. Saulei ļoti līdzīgā zvaigzne HD 16495 nonāca ziņu virsrakstos 2016. gadā, kad kļuva zināms, ka 2015. gadā no tās tika uztverts stiprs signāls. Šī zvaigzne atrodas aptuveni 94 gaismas gadu attālumā no Zemes. Signāls ilga 2 sekundes un tika uztverts tikai vienu reizi. Tas bija tik īsts, ka tā avotu bija grūti noteikt. Ārpuszemes saprāta meklēšanas SETI projekta zinātnieki pētīja šo signālu, lai noteiktu tā iespējamo ārpuszemes izcelsmi. SETI secināja, ka šis signāls iespējams nācis no kāda ap Zemi riņķojoša satelīta. Numur 9. Wow signāls. 1975. gada 15. augustā radioastronomi, izmantojot Big Ear radioteleskopu no Ohio Universitātes, uztvēra spēcīgu signālu no kosmosa. Tika saņemts apmēram minūti ilgs un spēcīgs šaurdiapazona signāls 1420 GHz frekvencē. Vēsturē tas iegājis kā wow signāls. Šis vārds ņemts no izsauciena vārda, ko rietumos lieto izbrīna un sajūsmas gadījumā, jo tieši šādu vārdu uz signāla datora izdrūks malas uzrakstīja pirmais signālu pamanījušais zinātnieks Džerijs Ehmans. Diemžēl Zeme aizgriezās prom no iespējamā signāla avota, un tas vairs nekad nav ticis atrasts. Joprojām signāla izcelsme ir strīdus objekts. Ir pamats uzskatīt, ka signāls nebija nejaušs troksnis, un to nav noraidījusi cilvēku darināta ierīce. Profesors Antonio Parī no Sanktpēterburgas Universitātes Floridā uzskata, ka šis signāls nāca no vienas vai vairākām Zemei garām lidojošām komētām. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajos video.